Ko? Laiks nenoteiktiem integrāliem. Un es atkal sākšu nevis ar to, kā to izreikinu, kaut gan tas īstenībā ir gana viegli, ja jūs tagad esat piešķirušies pie nenoteikta integrāļa. Bet kādu problēmu tas atrisināja? Un situācija ir šāda. Jums ir šāds funkcijas grafiks. Pieņemsim, ka tas varētu būt jebkas, tas var būt ceļa grafiks, tas var būt ātruma grafiks, un jums ir jānosaka, ja tas ir, teiksim, ātruma grafiks, teiksim, jūs mērat ātrumu katrā dažādajā sekundes mikrodaļā, tad jums prasa pēkšņi noteikt, ok, ņemot vērā, kā ātrums visu laiku ir mainījies, kāds ir kopējais ceļš. Vai arī, ja šitas ir spēks, un spēks ir visu laiku mainījies, kāds ir kopējais darbs. Izrādās, šādi fizikālie lielumi, šādi fizikālie labumi pastāpušies šeit grafika apakšdaļā. Pieņemsim, un tur mums vajag precizēt vairākas lietas. Tur vajag pirmkārt precizēt, kas tā ir pa funkciju, un kādās robežās mēs skatāmies laukumu. Bet šo mēs saucam par līklīnijas trapeci. Tātad nenotieties integrālis nosaka līklīnijas trapeces laukumu. Līklīnijas trapeces laukums. Tas ir zem kādas funkcijas. To sauc par līklīniju, tāpēc, ka būs visticamāk liekta līnija un trapece tādēļ, ka šo ierobežo divas paralēlas malas. Un mēs esam saskārušies ar šādu problēmu. Kā to noteikt? Un Ņūtons Anglijā un Leibnids Vācijā, Leipcigā, ja nemaldos, paralēli viens otram radīja to, ko mēs mūsdienās saucam par Ņūtona Leibnica teorēmu, kas palīdz man noteikt nenoteikto integrāli. Un, ja jūs pievēršat uzmanību nosaukumam, jūs jau saprotat, kā spoilers, tas būs saistīts ar nenoteikto integrāli. Mēs šo laukumu iegūsim, izrēķinot nenoteikto integrāli. Mēs tepat izmantosim tos apzīmējumus, bet es šobrīd jums parādīšu vienkārši, ka, lūk, tas laukums man gal galā dos šo integrālu. Pieņemsim, ka mēs esam jau noteikuši kādu daļu no laukuma. Mēs to sauksim par S no X. Ja? Mēs sākām no A, un mēs apstājamies pie X. Pieņemsim, ka tas laukums ir noteikts. Un tagad mēs dabūsim mazu daļiņu tālāk. Mēs aplūkosim delta X attālumā no šī un izrēķināsim aptuvenu laukumu, izmantojot taisnstūra metodi. Aptuveni funkcija galīgi nav mainījusies. Mēs pieņemsim, ka tas augstums ir tik, cik pēdējo reizi mēs to funkciju noteicām pie X, F no X, un mēs zinām, ka tas ir iegūstams tā, ka laukums no X plus delta X, tātad laukums, kad mums ir šis plus šī daļa no A sākot līdz X plus delta X, tas ir S no X, plus šīs taisnstūras, un šī taisnstūra laukums ir augstumā F no X, aptuveni, ja? Aptuveni būtu precīzi jāpasaka. Kad, būtu jāpasaka aptuveni, jo tas, ka tas ir taisnstūrs, tas ir nopaļojums. Reiz, tik cik šis ir plats, un šis platums ir īstenībā 1 delta X. Tātad vēlreiz uzrakstīšu kārtīgi S no X plus delta X, tātad laukums pieskaitot klāt šo gabaliņu. Aptuveni ir tas pats, kas iepriekšējais laukums plus F no X reiz delta X. Jā, un F no X tiek noteikts tajā punktā, kur mēs nošķiram to X. Nedaudz sakārtojam, un mēs secināsim, ka S no X plus delta X mīnus S no X. Ticiet vai ne, tas, protams, ir tā taisnstūrīša laukums. Un ja mēs tagad izdalīsim, es samainīšu uz pusēm, ja mēs izdalīsim ar delta X, mēs iegūsim kaut ko attāli pazīstamu.
Ja mocījāties ar atvasinājumu definīciju, tad jūs varētu paskatīties un pateikt, paga. Tas ļoti izskatās pēc tā, kas atrodas robežā, kad delta x samazina. Un tā ir. Mēs varam īstenībā secināt, ka tas f no x šobrīd tas ir aptuveni, bet precīzi tas tiek iegūts, kad mēs samazinām to taisnstūrīšu laukumu arvien mazāk un mazāk. Tātad precīzi tas ir tad, ja mēs ņemam robežu no šīs starpības. Mēs ņemsim robežu no šīs starpības un paga, tas jau ir precīzi atvasinājums. Tad sanāk, ka šī laukuma atvasinājums ir konkrētā funkcija. Pēc kā? Un tad jau īstenībā mēs varam noteikt integrāli no f no x dx, un mēs dabūsim to, kāds bija laukums, plus nedaudz izmaiņu, plus kaut kāda konstanti. Kas tā pa konstanti? Nu, tas tagad nozīmē, ka mums ir nedaudz jāpaķimerējas. Tad es patīšu uz priekšu, atgādinu, ka mums ir vēlreiz tātad no A līdz B. Mēs tikko noteicām, ka f no x integrālis ir s no x, kas pasaka tā, cik liels līdz šim brīdim ir bijis funkcijas laukums. Plus kaut kāda konstante. Kā mēs to varam zināt? Kas tā pa konstanti? Ja mums ir nolūks tikt pie šī laukuma, tagad mēs to pārtaisīsim par noteiktu integrālu. Tad, ja mēs gribētu, lai mums sanāk laukums pie f no A, līdz A, tas nozīmē, ka mums ir laukums principā tikai pašā sākumā, nu tur nav laukums, jo nav platuma. Mēs dabūsim 0. Savukārt līdz B mēs dabūsim visu pilno laukumu. Tātad man vajag, lai s no x plus c kopā dotu 0, bet līdz B f no x dx man dos precīzi visu laukumu. Es apzīmēšu vienkārši ar s. Tad s no x, tad s no x plus c ir vienkārši pilns laukums. Šeit es ieliku iekšā a, lai sanāktu 0. Mēs dabūjam, ka c ir mīnus s no a. Savukārt šeit es ielieku iekšā b, un c vietā es tad ielieku iekšā s no a, un es dabūju pilnu laukumu. Tā tehniski ir arī Ņūtona-Liebnica formula, tikai mēs nedaudz pārkārtojam. S ir tad pilnais laukums no šīs funkcijas. To sauc par noteikto integrālu robežās no A līdz B. Tad šis ir noteiktais integrālis. Un tā ir robeža tās primitīvajai funkcijai pie vērtības B mīnus primitīvajai funkcijai no vērtības A. Jeb, gluži vienkārši, bieži vien lieto arī šādu apzīmējumu. Tā funkcija, ko tu esi ieguvis, un var pat C neņemt vērā vairs. Un tajā tu taicies likt B un A un atņemt. Tā to bieži pierakst. Tas ir tad mūsu noteiktais integrālis, un tūlīt jums sekos daži aprēķina piemēri. Tagad, lai labāk pierakstu pie tā, kas mums ir sanācis, nu tad skatāmies. Es došu vienu piemēru. Funkcija ir y ir x kvadrātā. Sāksim ar kaut ko vienkāršu. Un pieņemsim, ka mums interesē laukums no 1 līdz 2.
Jūs zināt, ka pie vienas funkcijas vērtība ir 2, pie vienas funkcijas vērtība ir 1, pie 2 funkcijas vērtība ir 4. Un man gribētos zināt šo laukumu. Ja man būtu jāmin skaitot rūtiņas, te būtu viena pilna rūtiņa, šeit varbūt ir tā, ka var nedaudz pakombinēt un sanāk, varbūt 2 pilnas rūtiņas ar kaut ko, tad 2 komats kaut kas tajās vienībās, par ko mēs vienojamies. Nenoteiktais integrāls paredz šādi, tad mums interesē robežas x-am no 1 līdz 2. F no x dx. Tagad var arī pateikt, kāpēc tas diferenciāls, jo bieži iedomājas integrāli kā tādu bezgalīgo stabiņu summu, kuru laukums ir f no x reiz delta x bezgalīgi samazināts, un kad bezgalīgi samazināts delta x tiek iegūts, to parasti apzīmē ar bezgalīgi mazo platumu, kas ir dx. Un mūsu funkcija šodien ir x kvadrātā. Mēs iegūstam x kubā dalīts ar 3, tā ir mūsu funkcija, un lai atspoguļot to, ka mēs tajā liksim iekšā 1 un 2, bieži vien ir vērtīgi paturēt sānā to 2 un 1, ko taisies ielikt, lai vienkārši apstrādātu funkciju, kas ir radusies. Šoreiz neko ārkārtēji neiegūstam, 2 kubā dalīts ar 3, mīnus 1 kubā dalīts ar 3. Mēs izreikinām vērtības, vienu no otras atņemot. 2 kubā ir 8, atcerieties, kubā jāatcer tikai x, 1 kubā ir 1. Mēs iegūstam 7/3, jeb 2 un 1/3. Var gadīties, ka integrāli jums prasa tāpat vien. Un es pamēģināšu noteikt integrāli sinusam x no, teiksim, pi sestaļas līdz pi pusei. Var gadīties arī šādi. Sinus x integrālis, paskatoties formulu lapā, zinu, ka tam jāsanāk kosinus x. Liksim iekšā mūsu vērtības, un mēs iegūstam mīnus kosinus no pi puses, mīnus kosinus no pi trešdaļas. Jā, atceramies, mums jāatņem visa funkcija, kas te ir sanākusi. Tātad kosinus no pi puses ir 0, mīnus ar mīnus ir pusu. Kāpēc es liku trešdaļu? Sestaļa. Un kosinus no pi sestaļas ir kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. Un atbilde ir vienkārši kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. Lūk, tā var izrēķināt noteiktu integrālu, pa priekšu nosakot nenoteiktu integrālu. Un tā mēs to visu izrēķinām.